Naukšēnu barons von Grote. Senos laikos Naukšēnos dzīvojis barons von Grote. Tas gan bija viens varens vīrs. Viņš bija pasauli redzējis un Vācijā izglītojies. Saimniekojot Naukšēnos, barons von Grote sadomāja uzcelt tik daudz ēku, lai varētu ražot alu, sieru, vīnu un kļūtu bagāts. Ja ir daudz naudas, tad visu var paturēt sev. Vai arī, ja ir labas lietas, tad arī var dalīties ar citiem. Barons von Grote bija ļoti dāsns. Viņš palīdzēja un deva naudiņu, lai uzceltu Naukšēnu pusē pirmās skolas un Piksāru baznīcu. Baronam patika ļaudis iepriecināt un arī medībās braukt. Un tad vienā reizē barons sadomājies svinēt mazos dziesmu svētkus Naukšēnu mūžas parkā. 19. gadsimta otrajā pusē, gandrīz pirms 100 gadiem, latviešiem ļoti patika dziedāt koros. Tā vēl joprojām mēs rīkojam dziesmu svētkus. Kad dzīvoja barons von Grote, Naukšēnu pusē ir bijuši veseli 4 kori. Naukšēnos, Rūjienā, Ķoņos un Endzilas muižā. Sabraukuši tie kori Naukšēnos un katram korim savs diriģents. Visi diriģenti sanākuši un sprieduši, kurš tad teiks to svētku runu par godu baronam von Grotem. Barons saņem savā mūžas parkā korus, kas ierodas gan kājām, gan braukšus. Visi kori smuki sapucējušies tautas starpos, kā jau tajā laikā pieņemts, un sapulcējušies lielajā mūžas pagalmā un redz, kā no mūžas iznāk barons von Grote un klausās diriģentu pateicības vārdos un priecājās par koriem. Tā, kad diriģentu apsveikuma runas ir beigušās, barons saka: Mans tava mīl, man tavs patīk. Mans tava mīl, man tavs patīk. Un tālāk barons saka: Ejiet dziedāt un līksmot, tikai pārāk netrokšņojiet, lai manus senčus vecajā mūžas kapličā netraucētu. Tad dziesmu svētku gājiens aizgājis uz Naukšēnu mūžas parka lielo estrādi un sākušies dziesmu svētki. Filmu veidoja Paldies! Naukšēni 2020.
24. gads.